16 gadu vecumā aizgāju pirmo reizi zāli. Mēģinājām, tad es 50 kg nevarēju pacelt. Kādi bija tie lielākie izaicinājumi šajā te garajā ceļā līdz šādiem rekordiem? Baigi liels problēmas bija motivācija, ceļš pēc traumām, pēc kaut kādām atpūtām. Grūti saņemties, bieži vien neredz to jēgu, priekškam tu to dari. Dažreiz likās mest mieru. Mēs darījām bez iesildīšanās, bez taipīšanās. Un pēc laika, kad tev sāk vecums nāk no tie lielie svari, tomēr kaut kas sāk plīst. Ja? Vīnogu sulu un medus kūku apēd, un tad no rīta tu jūties piepamis, bet tas nav viegli, jā, un tas nav veselīgi. Sveiki, draugi! Priecājos jūs redzēt iConfit podkāstā. Iekārtojamies ārtāk, paņemam našķus, gardumus, saldumus, nezinu, varbūt kādu steiku, piemēram. Šodien apskatīsim vienu no visvairāk uzdotajiem jautājumiem jebkuram, vairāk gan vīrietim, kurš dodas uz fitnesa klubu. Tātad jautājums parasti skan, cik tad tu spied? Lai precizētu šī jautājuma detaļas un vispār visu par spiešanu, esam pie sevis aicinājuši studijā Pēteri Sajevu. Čau visiem! Jā, paldies, kas ieradies pie mums. Tātad Pēteris mums ir uz šo brīdi Latvijā visspēcīgākais benchpresseris. Jā. Pēterim pieder rekords 305 kg. Jā. Lai saprastu, vai tas ir daudz vai maz, no sērijas noliksim par piemēru mani. Tātad personīgi es svara kategorijā līdz 110 kg varu uzspiest 190 kg, kas, manuprāt, ir diezgan pieklājīgs rezultāts. Pasaules perspektīvā es būtu aptuveni 20,000 vietā. Pētera rezultāts savukārt viņam dod iespēju atrasties 14. vietā pasaulē, kas, manuprāt, ir vairāk kā iespaidīgi. Mums ir arī rezultātu tabula, un tātad par šo te jūs varat arī pārliecināties. Es pieļauju, ka mēs pieliksim apakšā arī video aprakstā šo te linku, lai varat ieiet un uzmest aci. Ja, tomēr arī pārbaudīt informācijas patiesumu. Man šķiet, ka arī neredzu nevienu citu, kas no Baltijas ir spiedis vairāk. Nē, no Baltijas nav neviens. Vistuvākais ir Andrejs Mūrnieks, 297,5 vai 295 kg, es neatceros. Jā, man šķiet, Mūrnieks arī mums piedalījās. Viņš ir 26. vietā pasaulē šobrīd pēc šīs teiksim, informācijas, kas atrodama internetā. Jebkurā gadījumā tātad vairāk kā 300 ir spieduši tikai 22 cilvēki pasaulē. Tāpēc rezultāts, manuprāt, vairāk nekā iespaidīgs. Tātad, Klau, Pēter, pastāst, lūdzu, kā tu nonāci pie šāda rezultāta, ar ko tu sāki, kur tu sāki, kāds bija šis ceļš sportā? Jā, es dzīvoju tādā mazā pilsētā, teiksim, miestā, Mālpils, netālu no Rīgas. Tajā laikā tur nekāda sporta iespējas baigās nebija. Bija komandas sports, protams, ar draugiem spēlēt futbolu, basketbolu, bet es komandas spēlētājs nekad neesmu baigais bijis. Man vienmēr ir interesējis individuālais sports. Un kā jau tu teici, savā laikā arī bija tas pats populārais teiciens, cik spied no grudaka. Tas bija visur, noteikti vēl tagad ir populāri. Un tā arī mēs sākām iet uz zāli tieši ar tādu pašu interesi. Un tad es sāku uz zāli iet 16 gadu vecumā aizgāju pirmo reizi zāli. Mēģinājām, tad es 50 kg nevarēju pacelt. Un tā mēs sākām lēnām ar draugiem iet visu vidusskolas laiku līdz beigās kādiem, neatceros, 12. klasē. Tas ir 18 gadi, 135, kaut ko tā varēju pacelt. Tad paņēmu pauzi kaut kādu laiku, universitātes laiku arī neko īsti nesportoju. Un tad kādos 25 gados atsāku nopietnāk, un tā jau tas notiek tagad 16 gadus aptuveni. Jā. Arī interesē, tātad ar ko tu sāki? Kāda bija tā bāze? Cik tievs resns tu biji, kad pirmoreiz ieradies fitnesa klubā? Man 1,90 m augums un svars bija kādi 85, 82. Ļoti, ļoti tievs bija. Noteikti arī pieņemšties svarā bija viens no nepieciešamajām lietām, lai radītu rezultātu. Protams, arī sākām saprašana nekāda nebija. Katru dienu darījām vienu to pašu, spied uz krūtīm maksimumu, kas biceps laikam neatceros, un viss pietiek. Katru dienu bija viens un tas pats, jā. Bet, primāri tātad spiešana, tas rezultāts, kā jūs minējat, tas jautājums, cik tu spied, tas noteikti bija aktuālāk. Kāja trenēšana, tas aizmirst vispār kaut ko tādu. Vilkme tajā laikā nebija populāra arī kā tagad, tikai spiedām. Jā, man bija nedaudz savādāk, jo es pārnācu uz zāli no regbija. Man jau bija diezgan laba bāze, bet kaut gan arī, es atnācu uz fitnesa klubu, es svaru 74 kg, bet smuksa presīte, bet spiedu 105. Mums treneri nebija, protams, tajā tādos vietās, tad saskatās kaut kādu žurnālu, kas bija, tur Katlers, man liekas, katru savā laikā kaut ko arī darīja, bez saprašanas nekādas to visu, jā. Tā tas varētu arī būt, jā. Klau, kādi bija tie lielākie izaicinājumi šajā te garajā ceļā līdz šādiem rekordiem? Īstenībā
motivācija, baigi liels problēmas bija motivācija, ceļš pēc traumām, pēc kaut kādām atpūtām. Grūti saņemties, bieži vien neredz to jēgu, priekš kam tu to dari. It kā mērķis ir uzstādīts, bet tu saproti, no tās ēšanas, mocīšanās pirms sacensībām, dažreiz likās mest mieru, pietiek visam, bet kaut kā. Visgrūtākais motivācija, jā. Samērā tas arī tāds diezgan agrs vecums, un kā kad tu izstrādāji savu to metodiku, kad tu ej uz to rezultātu, vai tev vispār bija tā ideja, ka tu aiziesi līdz kaut kādam rekordam vai rezultātam? Nē, protams, jau sākumā nebija. Sākumā pirmais mērķis primārais bija 100 kg. To tur 10. klasē, cik 16 gadu sasniedz. Jā. Tā gribās bišķi vairāk. Tur tās savā laikā bija mums 15 kg ripas, tās gumijas. 3 ripas jau ir 110 kg. Izskatās labi. 4 ripas jau ir 140 kg. Izskatās labi. Zālē ir 170. Mēs varējām uzlikt vietējā zālē. Vairāk ripu nebija. Tā gāja, tajā laikā bija tāda motivācija tās ripas dabūt to lielāko izskatu uz stieņu. Tā mēs tur darījām. Primāri gājām uz to, kas bija stilīgs. Jā, protams. Un tad bija mērķis līdz 200 tik, un tad, kad pēc 200 it kā aizgāja tālāk, viss labi, tad sapratu mērķi 300, bet, to sasniedz pēc 300, jau saprotu, 400 vairāk nebūs, tad jau būtībā nomierinājos visu to. Jā, bet tad kaut kādā noteiktā momentā līdz tiem 200 tas bija tīri, tāpēc, ka tas ir stilīgi. Pēc 200 tur sākās reālais sports. Jā, principā. Pašam bija interesi sev pārspēt. Un arī pēc tam sacensības sākās, tad bija vēl lielāka motivācija tam. Bet iepriekš bija tikai tas, kas zālē vienmēr spiež, bet kas sacensībās neko nepiedalās. Jā. Ok, Klau, tad tas tavs tipiskais treniņu grafiks. Es saprotu, līdz tiem 200 tas bija diezgan paviršs visdrīzāk. Jā. Tad tur bija atnācis no sērijas pakačājies ar džekiem, tā, lai smuki izskatās. Jā. Un tad, kad jau sākās šis te profesionālais līmenis 200+, tad vai pieturējies pie kaut kādām specifiskām programmām, treniņu plāniem? Programmas es būtībā nekad neesmu izmantojis kādu citu rakstītājs. Es vienmēr pats esmu sev veidojis, jo zinu, kas man patīk, kas man sanāk, kas man arī labi strādā. Bet treniņi savā laikā bija 3 līdz 4 reizes nedēļā, ne vairāk. Un tagad, kad es vairs īsti nesportoju, nenodarbojos tik nopietni, to tagad sanāk 5 reizes nedēļā, varbūt aiziet reizēm uz treniņiem. Un tajā laikā, kad mēs gatavojāmies ritīgi sacensībām, krūžu dienā treniņi ilga 3,5 stundas bija aptuveni. 3,5 stundas, bet vienreiz nedēļā tikai kārtīgs treniņš un viss. Jā, bet tur principā arī muguru kājiņas arī noteikti ņem. Protams, jā, spiešanai muguru ir ļoti svarīgi. Jā. Jā, protams, arī tiltiņš un kāju balans, tas arī diezgan svarīgi. Jā, Klau, tātad tevis paša tāds detalizēts skatījums uz nozīmīgākiem rezultātiem. Vai tu izcēl tikai šos 305, vai tev atmiņā ir palikuši arī kādi starprezultāti, kas bija, teiksim, kas spēlē nozīmīgu lomu, kas deva tālāko, teiksim, tādu soli, attīstību, motivāciju, tur uzspiedu 200, tad es savācu domas, sagatavojos uz nākošo, vai tikai tas 305 ir palicis protams, atmiņā? Pirmais 100 kg palika atmiņā, tas bija 10. klase, 16 gadi. Pacēla, likās, ka es tāds varonis, rokas plati, uzreiz staigā tāds, jā. Pēc tam, protams, pirmais 200, un tad viens no smilktākajiem atmiņā ir pirmās sacensības, kas 217 kg pacēla. Tas bija 2011. gada alūksnē, kā tagad atceros. Pēc tam bija tā paša gada Latvijas čempionāts. Jelgavā 235 pacēla, uzvarēju. Savā grupā absolūti laikam palika 3. vietā vai kā. Un tad, protams, bija 2015. gadā bija VPC Federācijas Eiropas čempionāts, kur es uzvarēju absolūtu ar rezultātu 290 kg. Tepat Rīgā notika. Un tad jau bija tie 300 kg, kas man tādi svarīgāki bija nekā arī tie 305, kas man tur 2 reizes pēc tam sanāca, bija pacelt. Kā bija tieši psiholoģiskā daļa gatavojoties tam 305 kg spiedienam? 305, es godīgi sakot, nepiegāju. Visi vienmēr saka, tev jābūt mierīgam, nedrīkst ar seksu nodarboties uz tam nedēļu. Es to absolūti neievēroju. Un tieši tāpēc man sanāca, es aizgāju ar smaidu, tīru galvu, un viss izdevās, kā bija plānots. Jā. Bet tā godīgi sakot, nedaudz bail bija vai nebija? Nebija īsti. Jo es sacensībās vienmēr esmu cēlis pa kādiem 10 kg vairāk nekā es esmu treniņā cēlis. Es tajā sacensībās gāju uz Latvijas rekordu labojumu, kas piederēja Andriem Mūrniekam 3. piegājienā 292,5. Es to 3. piegājienu pacēlu, un tad tu vari arī 4. taisīt, ja tev ieskaitīs. Un tad 4. es domāju, ko 95 nav jēga likt, liksim 300. Un tā arī izdevās. Īsti es nebiju gājis uz to 300. Es gāju galvenais uz rekordu labošanu, bet izdevās vairāk nekā es biju plānojis. Jā, jebkurā gadījumā es domāju, ka man personīgi, vienmēr tas labi, es vairāk nenodarbojos ar powerliftingu personīgi pašam, bet tad, kad mēs te nesen ar džekiem tīri
ākstoties treniņā uzspiedām. Nu, man šķita, ka vairāk tāds pat nešķita, ka ir smags tas svars. Bija vairāk tas traumas faktors tomēr bija tas, kas vairāk, teiksim, iespaidoja to motivāciju. Kaut gan tas ir tāds izaicinājums. Traumas faktors tomēr arī vienmēr pastāv pie tam, runājot par tādiem svariem, tas var notikt. Jā, vai nebija, teiksim, pat doma nekāda, vai vienkārši ejam, gāžam, kas būs. Līdz 300 kg man, paldies, nekāda trauma īsti nebija. Tur no mikrotraumas maz kaut sastopam tādu, bet fizioterapeiti man ir veseli 3, tur pēc tam varēsim pastāstīt tālāk par viņiem draugi, kas man vienmēr izručīja no tās no situācijas, bet pēc 300 tad gan sākās pirmās traumas, tā arī aizgāja katru gadu pa vienai traumai, gan arī, man liekas, katru gadu ir pa vienai operācijai bijusi. Tagad pēdējā bija arī decembrī. Klau, kā kopumā vērtē arī citu sportistu rezultātus? Ja, ja mēs skatāmies to kopējo pasaules tabulu, tad šobrīd vislielākais rezultāts mums ir Juliusam Medoksam, un tie ir 355 kg. Viņam gan jāpiemina, ka paša svars ir 203 kg. Tīri salīdzinoši Pēteris, kad uzspieda savu rekordu, svēra tikai 140 kg. Tā kā arī tas paša svars spēlē diezgan lielu lomu. Kā kopumā vērtē, ja uzmetam aci, tad ir Julius Medoks, Saričevs, Eriks Poto, tātad 355, 335, 327 kg. Cik teiksim, tāds sasniedzams tas varbūt šķita, kad bija savā pīķa formā, un kā, teiksim, tā no malas vērtē, jo pieņemsim manas personīgās domas, protams, nevar teikt, ka es būtu eksperts vai tur pasaules līmeņa benchpresseris, bet par to pašu Juliusu ir tas, ka, pirmkārt, viņš neizskatās diezko sportiski, primāri tātad, kā tas sporta veida ambasadors, ne tas labākais, un arī, protams, tā forma, kā viņš to izpildīja, kad es redzēju, pieņemsim to piegājienu, es laikam jau neteiktu, ka es ieskaitītu. Tas, kā kurā federācija skaitīšana. Protams, liels rezultāts, cilvēki grib rekordu, tāpēc skaitīs, bet ja būtu tiešām godīgi, tā kā visiem būtu, es īsti arī neskaitītu viņam to rezultātu iekšā. Jā, tad es domāju, ka mēs varam apstāties pie tā, ka tad Kirills Saričevs bija pēdējais no tādiem tiešām rekordistiem, kas izpildīja skaisti. Jā, es ar viņu Kirillu startējis kopā ar Kirillu un vēl no tā saraksta pirms manīm, kas ir Laszlo Mezerošs no Ungārijas bija. Mēs esam startējuši kopā. Un viņa spiešanas stils man arī ļoti patīk, ļoti tīri, tehniski, nav tā iemešana vēderā, kā tagad populāri ļoti daudziem ir. Tāpēc arī neskaita tagad daudziem iekšā. Jā, es pieļauju, ka noteikti pie tehnikas šobrīd mēs redzam arī federācijās tajā pašā IPF. Jā, tagad ir pieņēmuši arī papildus likumu par to, ka ir elkoņiem jābūt 90 grādos. Arī man šķiet tagad uz to pašu vilkmi arī viņi grib, lai kājām vairāk vilkt nevarētu, teiksim, pilnīgi. Kājām jābūt, man liekas, 90 grādi. Jā, jābūt leņķim. Jā, tā kā, kaut kas notiek un, teiksim, varbūt labojās. Teiksim tā, cik tas palīdzēs rekordiem, visdrīzāk jau, ka varbūt ne, bet tie, kas varēs izpildīt rekordus ar tik labu tehniku, tie noteikti paliks vēsturē. Jā, bet mūsdienās tie rekordi ir vairāk. Es atceros, ka mēs startējām savā laikā, tad vilkmē, piemēram, 400 kg. Tas bija jau pasaules rekords. Tagad 400 kg velk jau 85 kg čaļi. Tā kā tie rekordi iet uz augšu, tā kā spiešanā tieši ne, bet vilkmē iet ļoti ātri uz augšu. Es domāju, arī spiešanā aizies kaut kas drīz. Nezinu, man šķiet, ka tie ir pietupiens un vilkme šobrīd ir krietni attīstījušies, jo tagad ir pavisam nesen pagājušajā nedēļā, nepateikšu vārdu, bija tas amerikānis, man liekas, līdz 100 kategorijā izvilka viņš, negribu samolēt 470. Koltons, viņš bija līdz 120 kategorijā, uzstādīja kopējo rekordu 1200 kg pacēla. 470 pietupās, 260 izspiedu un 470 izvilka. Okay. Vilka vēl ir 500, bet pašā galā lokauts bišķiņ pietrūka, tā kā reāli tur būtu 1230 kg summā. Ar svaru 120 kg, jā, tas ir. Un jauns čalis, 24 gadi man šķiet kaut kas tāds ir. Jā, potenciāls milzīgs, vai veselība pietiks jautājums? Godīgi sakot, šie jaunie parasti, kas uzstāda tādus rezultātus agrā vecumā, ilgi viņi nestartēja īsti. Diemžēl tā ir sanācis, ir redzēts, jā. Varbūt tas nav arī tas, kā jau saka, pieņemsim, labi, man varbūt šobrīd tuvāks tas tieši bodybuildings, bet tur ir arī tā runa tāda, ka tas briedums pienāk pie tiem 30, un tad ir tieši tas vecums, kad var iet uz to rezultātu labāk. Man arī bija tieši no 32 līdz 35 gadiem tas rezultāts bija visspēcīgākais laiks bija. Varbūt tur ir zinātnēs aiz tā visu pasākumu. Protams, jā. Tīri tā. Klau, jā, parunāsim arī par vietējā līmeņa powerliftingu.
Tu esi ļoti prominenta persona powerliftingā. Kā kopumā tu vērtē šo te visu sportu attīstību Latvijā? Federācijas daudz dažādas parādās, sacensības, līmenis ir krities, paaugstinājies. Vienu brīdi bija krities atlēti, bija salīdzinoši maz palicis. Tagad atkal sākuši ļoti daudz jauniešu, arī sievietes nodarboties. Mums tās federācijas, ir viena jau gandrīz laikam vairāk nekas nenotiek. Ir palicis un viena tā IPF federācija ļoti daudz sacensības rīko. Tā kā priekš jauniem censoņiem tas ir ļoti labi. Viņam šķiet rudens, pavasara sezonā ir katru otro nedēļu sacensības, kur var mēģināt pierādīt sevi. Ir, un galvenais, ka sievietes arī patīkami sāk vairāk nodarboties ar to. Kad sāki startēt, tu arī sāki IPF-ā? Jā, es startēju tāpēc, ka tur man draugi startēja. Parasti jau izvēlās startēt tur, kur kāds startē. Jā. Un pēc tam es atceros gadus atpakaļ, tur bija arī kaut kādas nesaprašanās ar pašu federāciju, tad ļoti daudzi atlēti nomigrēja arī uz šīm te pēdiņās neatzītajām federācijām. Tur es atceros, ka bija kustības sākušās. Tad, principā, šobrīd Latvijā mums ir cik federācijas? Reāls sacensības rīko man šķiet 3 federācijas. IPF, GPC un tagad VRPF ir. Agrāk bija vēl VPC, bet man šķiet, tur ir viss jau beidzies kādu labu laiku. Protams, es nezinu, kāpēc, bet sabiedrībā ir tas uzskats, ka tā IPF ir tā īstā un vienīgā, un tad tās pārējās ir tiem negodīgajiem. Kā tu šos izteikumus vērtētu? Tas ir tāds koks ar 2 galiem. Piemēram, ja tu, dakteris izrakst mildrinātu, ko daudziem mūsdienās izrakst, tu tur nevari startēt. Tev, piemēram, esi juniors, jaunietis, tev mamma atnes klepus sīrupu, kur efedrīns iekšā. Jā. Tu viņu iedzer, tu vairs nedrīkst startēt. Tā kā, ar tās, protams, daudz izmanto to savā labā, bet tur tāda sīkuma, kas ir dažreiz domāt, tu nedrīkst to, tev jāatskaitās par visu, tā vieglāk startēt, kur tu tiešām, kur tu jūties brīvi, tev neviens tik daudz nekontrolē. Nav jau obligāti jālieto kaut kādas tur pavisam aizliegtās vielas, bet tieši tāda mildrināta, kas ir kaut kāda klepus sīrupa, tas ir, man liekas, ka bišķi smieklīgi. Bet viņi grib uz to olimpiādu tikt, mērķē, to IPF dabūt olimpiādē, varbūt izdosies. Jā, bet arī, manuprāt, ir kaut kur sportisti jau paši saprot. Jā, varbūt cilvēks no malas, viņš uz to tā nepievērš uzmanību, bet sportisti jau saprot, ka tas, kas saka, dopings, viņš ir pat no sērijas profesionālā šahā. Jā, protams, lai cik tas dīvaini neizklausītos, jebkura olimpiādas, olimpisko spēļu, jebkāda Eiropas čempionāta līmenis, noteikti liela daļa no atlētiem viņi jau būs mēģinājuši izmantot vai izmanto arī no tām aizliegtā plauktiņa. Viņi jau ir pa priekšu tai pārbaudēm, tām vielām viss viņiem ir ātrāk nekā spēja aizliegt kaut ko. Tāpēc, ka tagad, kad taisa vecās analīzes, bieži vien rādās iekrits uz to, kas tajā laikā bija atļauts reāli. Viss, jā. Vēl arī tā tendence, arī, ko mēs nedaudz pirms podkāstā apspriedām, ir tas, ka arī jaunie šobrīd, ņemot vērā, ka tas internets ir pieejams, visa informācija ir. Speciālisti pamācības tur labāk neklausīties. Šobrīd ir sācies jau tāds periods, kad tas viss vairāk nav veselīgi, un tas, kas notiek, ir, vecākiem ir jāpaskatās, varbūt jāuzmet acis, jo Tur arī šobrīd ir diezgan skaļas personības arī Latvijā powerliftingā, kas izsakās klai, reklamē, aizliegtās vielas. Mans personīgais uzskats, ka tam tā noteikti nevajadzētu notikt. Un, pat, ja tomēr esi kaut ko pie tādas lietas pievērsies, atkal ir jāmeklē speciālistu, konsultācijas palīdzības, bet cik man personīgi vismaz zināms Latvijā šādu speciālistu lielākoties nav. Nav, visi ir apgūši paši mācības ceļā. Bet tas trends nav tas labākais noteikti. Es neieteiktu personīgi viņam sekot. Es pieļauju, ka man ļoti piekrīt šajā jautājumā. Ja to dara, tas tomēr ir savā ziņā arī daļai jāsaka bīstami. Tā. Klau, aizskāri diskusijas sākumā arī tātad traumatisko pusi. Teici, ka pēc tiem 300 sākās periods ar traumām, katru gadu pa traumai. Pastāsti varbūt detaļās, kas tad ir bijis, ar ko tas tieši ir saistīts, vai tas ir tieši no benchpressa, vai tas ir kaut kādas, tur ilgtermiņā iedzīvotas traumas vai kas tāds? Viss visdrīzāk sācies ar to, kad mēs sākām darīt, mēs darījām bez iesildīšanās, bez taipīšanās, neko vienkārši ej un cel to dzelzi, viss liecās, viss skaisti liekas. Un pēc laika, kad tev sāk vecums, nāk no tie lielie svari, tomēr kaut kas sāk plīst. Pirmā man bija triceps operācija, noplīst triceps. Tieši pirms gatavojos sacensībām uz Maskavu toreiz,
pēdējā piegājienā, pēdējā reizē ceļot noplīsu. Tieši tik labi treniņā gājis, tieši domāju, nostartēju, tagad pērku, uztaisīju treniņu, pērku biļetes, braukšu uz sacensībām. Nesanāca, pēc tam to piešuvu, pēc tam sākās ar otru elkonu problēmas. Elkonim otram operāciju uztaisīja, pēc tam atkal otram elkonim sākās problēmas, uztaisīja tam operāciju. Pēc tam saskatījāmies, bija vilka bez jostas, daudz cilvēku sāka vilkt. Sākām arī vilkt. Dabūju nabas trūcis, jā. Tad es nomierinājos, bišķiņ 2 gadus, nekas nebija noticis, un tagad izdomāju, kā seniors jau 40 gadu vecumā nostartēt sacensībās. Pagājušajā decembrī jau norauju krūts muskuli, tagad jau cik 4 mēneši pagājuši, es jau sāku rehabilitāciju, gan arī pabeigt, sāku atkal kaut ko darīt. Bija domājis, ka vairāk nedarīšu neko, bet gan jau, ka gada beigās atkal kaut kur nostartēšu, jo nav tik viegli aiziet prom no tā visa. Roksnies. Jā. Un liels paldies maniem fizioterapeitiem, kas man sākujas ar Oskars Dombrovskis, Raivis Gabrānovs un Rihards Pavlovs. Viņi man ļoti bieži treniņu laikā, kad gatavojos sacensībām, reizi nedēļā gāja pie fizioterapeitiem, lai man visu stiep, visu izmasē. Tagad bija mazāk, tagad tikai rehabilitācija pēc traumām eju, kurš brīvs pie tā arī tieku, un viņi ir mani uzturējuši kaut cik normālā formā man visu. Jā, un kas pieņemsim ar ķirurģiem, pie kā tu gāji, kad bija šīs traumas? Ļoti populāri sportistu vidū, protams, ir Vitolds. Jā, Kevičs no Orto klīnikas. Vitolds man operēja pirmā operācija, triceps norāva nost piešuvu, jā. Tad otru elkoni es operēju arī Orto klīnikā, man bija doktors Viļums Jānis, man šķiet, es neatceros. Tad otru elkoni, pēc tam ne triceps operācija, man elkonim kaulu tur griez nos, nevarēja rokas iztaisnot. Man taisīja Kaspars Ūdris operāciju, nabas trūci man bija Andrejs Miļčevskis taisīja operāciju, un tagad pēdējo krūts operāciju man taisīja Kļaviņš operācija, arī no Orto klīnikas, es vārdu aizmiršu, jā, tagad. Tā kā būtībā 3 speciālisti no Orto klīnikas man ir taisījuši operācijas, jā, katrs gan savs. Orto klīnika topā sportistiem. Es atceros, laiku atpakaļ trenējos kopā ar Daini Zāģeri. Atceros, viņš bija arī norāvis bicepsu. Viņš man arī ieteica tajā pašā laikā, kad man liekas, ka viņš norāva bicepsu, viņš man ieteica tieši Vitoldu Jurkeviču, es tieši norāvu to tricepsu, jā. Vitolds profesionāls, jā, es atceros Dainis, negribu samelot, man šķiet, viņš norāva bicepsu, viņu sašuva, un 3. vai 4. mēnesī pēc operācijas viņš atkal 300 kg vilka. Jā, bija tā. Tā kā tur atjaunošanās bija vienkārši kosmiska. Vienā zālē mēs to brīdi ar Daini arī trenējāmies, tā kā varēja sekot līdzi viņam tam ceļam, jā, un tā tiešām, vismaz prieks, ka Latvijā ir, teiksim, šie spečuki, kas nodarbojas ar šīm te operāciju un ārstēšanas lietām. Tā kā, jā. Tavuprāt, vai tu vari izdalīt, teiksim, kādu no lielākajām kļūdām, kas noveda pie šīm traumām, vai es nezinu, tur, tas ir kaut kāda likumsakarība? Es jau saku, neiesildīšanās un nesteipīšanās. Tas ir noteikti viss no tā, ka ķermenis paliek tik stīvs, ka tu nevari neko normāli izdarīt, bet lietas svar, tev stiepjās visi saites muskuļi, un tad man sākās viss plīst. Un vēl ir neklausīšana gudrākiem cilvēkiem, lai cik gudrs pašam liekas, vienmēr vajag paklausīt. Pēdējās sacensībās nepaklausīja sievu. Viņa teica, nevajag celt 4. Es saku, patur man aliņu, skaties. Un bija rezultāts. Tā kā vajag ieklausīties arī ne stiprākos cilvēkos, bet gudrākos reizēm. No malas tomēr arī brīži labāk redzams. Protams, tāpēc arī ir šis moments, pieņemsim, personīgi arī, varbūt man nav powerliftinga segments, bet arī, pieņemsim, ja es vēl plānoju gatavoties sacensībām uz bodybuildingu, es tomēr meklēšu to treneri ārpus, lai no sērijas ir no malas šī kritiskā puse. Teiksim, kā saka, no malas ir labāk redzams. Teiksim, tas arī noteikti ir jāpatur prātā. Klau, iepriekš minēji, ka uzturā, teiksim, lieto kā papildu uzturu arī mūsu produkciju. Varbūt vari, teiksim, izcelt kādas tās aktuālākās pozīcijas. Šeit mums arī var apstīties kaut ko, kas ir tāds, varbūt populārāks. Viss gan tas sortiments nav, bet varbūt es lietoju Iconfit proteīnu, vai es viņu lietoju īsumā tāpēc, ka viņš ir viens no retajiem, kur man garšo. Tīri garš ziņā. Es zemeņu un meža zemeņu, kas ir, un vēl bija upeņu ar jogurtu laikam. Nē, melenu. Ar tos 3, jo man viņi tiešām garšo. Un vēl es lietoju kolagēnu, jā. Es gan dzeru dubultu porciju, bet man ļoti labi palīdzējis ir krūtas sadzīšanai, un arī man ceļi, es brīnos, ir jau sāk pāriet ceļu locītavas, vairāk nekrakš tik ļoti.
Bet tā es daru visādus, es neesmu baigais fans tiem kompleksiem vitamīniem. Jā. Es atsevišķi dzeru bromu, selēnu, kāliju, atsevišķi, teiksim, B12, tādus visus. Klau, no tavas puses, teiksim, vai mums kā ražotājiem var ieteikt kādus produktus, nezinu, kaut kādas formulas, teiksim, no tāda sportiskā viedokļa, ko tu vēlētos redzēt? Jo mēs esam ražotājs un mēs principā varam arī teiksim, šīs formulas izgatavot. Vai ir kaut kas tāds, kas interesētu tieši man, piemēram, sportistam? Ļoti interesē neirostimulātori. Es nezinu, cik viņi ir atļauti, cik viņi neatļauti, kas ir tieši tīri fokusēšanais, lai būtu, piemēram, arī treniņā, lai tev ir liels fokus. Piemēram, es nedzeru īsti tos pre-workouts nekādus, bet ir tieši tādi, ja būtu ideāli. Tas būtu tas, ko es labprāt arī pats lietot. Jā. Tur man šķiet, ir tas, ka šobrīd Eiropā tas pat nav tik daudz, ka būtu aizliegts vietējā līmenī. Ir tā, ka tas tiek skaitīts šobrīd pie novelty foods, ja, kas ir produkti, kas īsti nav atļauti lietot tā kā pārtikā. Tad ir trūkstoša informācija un pētījumi par to visu. Līdz ar to, cik tas ir iespējams, mums ir tas pats Neirokons ir, un mums vēl ir arī Kognikons, kas ir, teiksim, no tām vielām, kas ir, teiksim, atļautas, no tām mēs esam samiksējuši tādu labāko formulu gan nerviem, gan, teiksim, tam možumam. Ir arī tādas enerģijas kapsulas, kur arī būs, teiksim, ne tikai kofeīns, bet arī visi tie ženšiņa ekstrakti un tādas lietas. Jo mums ir tas, ka mūs diezgan stingri regulē, ja, un Latvijā tas likums un tās visas porcijas viss ir diezgan novecojis. Ja, līdz ar ko tas arī būs jautājums, ko mēs noteikti nākotnē apskatīsim. Bet, jā, līdz ko būs šāda iespēja, mēs noteikti arī šādu tipu produktus iekļausim. Mēs par viņiem esam domājuši. Bet šobrīd ir tas, ka jā, regulas ir tādas, kādas viņas ir, un jāiztiek ar to, teiksim, nedaudz klasiskāko setu. Jā. Runājot par to pašu uzturu, vai ievēro kaut kādas, teiksim, tā noteiktas diētas, sagatavošanos posmā, ikdienā? Par cik man nav bodybuildings, es īsti neievēroju, es ēdu, kad gatavojos sacensībām, ēdu. Es tā uz aci uzmetu, pieņemsim olbaltumvielas, ogļhidrātu, lai būtu tauki, mēģinu kāds 8 reizes dienā ēst. Bet tad, protams, esi pārēdies, jāēda visādas probiotikas, dzeru, lai varētu dabūt. Bet tā es kāds 3 reizes dienā tagad ēdu un pilnīgi viss ir kārtībā. Jūtos arī labi, viegli, tāpēc, ka nav visu laiku pārmocīts vēders. Bet es ēdu arī visu burgerus, saldumus. Tas, kā gatavojas sacensībām, tam nav nekāda nozīme. Man vajag to lielo svaru noturēt, un tas vislabākais pirms miega ir vīnogu sulu un meduskūku apēd, un tad no rīta tu jūties piepamis, es arī 1,5 kilograms gan arī klāt. Tā es darīju, bet tas nav viegli, jā, un tas nav veselīgi. Jā. Ne, protams, tad, kad te jau startēja Open kategorijā, principā līdz ar to tur jau tas kilograms absolūti neko nespēlē. Tev ir jāiet uz maksimālo rezultātu. Man ir pašam, ja es esmu bijis smagāks, pilnāks, viss ar tādu ūdeni aizturi, es jūtos labāk tieši spiešanā, tas ļoti labi. Vilkmē tas ne, jo tu nevar noturēt rokas, uzreiz tirps tāds, bet priekš spiešanas tas ir visideālākais variants. Es, kad tos 300 kg pacēlu, es biju tā sadzēries un sēdies tos saldums, es jūtos tā kā balons, es nevarēju normāli paiet, man liekas, kādus 200 metrus, man kājas visi dzinās projām, ciet, bet apguļoties uz soli, vienkārši bija sajūta perfekta, to stienu turēja rokā tā kā kociņu kaut kādu mazu. Jā. Tas ir skaidrs, jā. Klau, kādi tev šobrīd ir tie nākotnes plāni, teiksim tā, saprotu, ka savu rekordu neplāno vismaz tuvākajā laikā pārspēt? Būsim godīgi, nav arī reāli vairāk. Man ir tādas traumas, man ir arī meniski saplīsuši, man ir elkoņi. Šitais man skaitās, elkonis ir izteicis. Es nevaru iztaisnot rokas, abas divas tādas. Es viņas operēju, lai būtu taisnas, bet viņas taisnāks ir, bet viņas taisnāks nav. Viņas es pārspēt nevaru, es varu tagad senioru rekordus kaut kādus mēģināt pārspēt, ko es arī tagad laikam pārspēju sanāk. Jā, es decembrī, bet līdz ar to arī noraugu krūti. Pēc tam jau es biju domājis, metīšu miera sportam, tagad rehabilitējos, jau laiks pagājuši, 4 mēneši pagājuši. Bija sestdien aizbraucis paskatīties sacensības, un tomēr sajūtu atkal to asins garšu, kad visdrīzāk gada beigās gribu nostartēt. Neviens jau man baigi neatbalsta no ģimenes savējiem, bet es tam mierīgi noteikti mēģināšu. Jā, es domāju, ka tur tāds reizi gadā, 2 reizes gadā nostartēt. Man vajag to. Savādāk nav vairs tas vecums, kad vienkārši iet uz zāli, tikai trenēties, es vairs neredzu tam tādu īsti jēgu. Veselībai varbūt var vienīgais, jā, bet tur motivācija ir vēl grūtāk noturēt. Jā. Jebkurā gadījumā nebūs jau tā, ka tas sports šobrīd paliks arī neveselīgs vēl projām. Tā kā vienīgais būs nedaudz prātīgāks, ejot uz maksimāliem rezultātiem. Tā ir tieši tagad, tā ir iesildīšanās, atsildīšanās, stiepšanās, tagad ir jā. Tas ar ko nodarbosies. Par treneru neplānojas kļūt?
Trenerim vajag papīru parasti. Citi visi, daži cilvēki grib izskatu, prasa pēc izskatu, citiem vajag to papīru. Es esmu mēģinājis, bet es tāds... Man grūti cilvēkam 10 reizes stāstīt vienu to pašu, ja viņš nesaprot, es nevaru. Ja būtu kaut kāds cilvēks, kuram ir potenciāls iekšā jau, kas visu zina, tad labprāt, bet tādu pilnīgi no nulles sākt, es nevarētu. Tas ir pārāk grūti priekš manis. Esmu pacietīgs, jā. Tātad no sērijas pie tevis varētu atnākt jau kāds, kas ir tiņiem advancēts, nezinu, benčeris, jā, piemēram, uzlabot rezultātu. Tad es varētu, jā, bet ja man būtu jāmāc no nulles, tas būtu pa grūti man, jā. Un galvenais tiem, kas sāk no nulles, tiem tā apņemšanās parasti ir. 2 mēnešus ir apņemšanās, pēc tam pazūd, tad uznāk vasara, tad negribās, tad jābrauc tur, kaut kur aizbrauc, un tad tāda vienkārši muļļāšanās sanāk laika tērēšana, gan man, gan pašam viņam. Nu jā, principā tā varētu būt. Varbūt ir bijis plāns, es zinu, ka pieņemsim tas pats Kirills Saričevs, viņš vienu brīdi arī pats rīkoja sacensības. Ne, es par to domāju, es būtu, teiksim, kā nezinu, persona, kas ir tas galvenais, ap ko savalkās tātad visi profesionāļi. Nu, mums bija, tagad ir Latvijā tā federācija, VRPF tieši ir notikusi. Savā laikā viņš ar Ivaru Cīru runāja, tur kaut ko mēs domājām, ka varbūt varētu, jā, bet dabūja ātrāk tur meitenes no dekaliftinga vai kā skaitās tas džims, jā. Un tagad ir viņa federācija, tāpat Latvijā arī notiek, tikko bija sacensības, jā, sestdien bija. Bet savus kaut kāds tāds, nezinu, atsevišķs nekas nav bijis nekad padomā. Latvijā mums tik maz to cilvēku reāli, kas piedalīties, nav jēga tur no 10 federācijām, startēs tur pa 3 cilvēkiem katrā, tas ir. Nē, principā, zin kā, ja viens no tiem idejas autoriem ir 14. spiedējs pasaulē, tad tas jau ir diezgan, teiksim, tāds vilinošs izaicinājums. Bet mums arī nemaz tik viegli nevar, teiksim tā, tie, kas startē tajā IPF federācijā, viņi vienalga, piemēram, es nevarētu uztaisīt pat savus, piemēram, sētas mačus, viņi nevarētu nostartēt bez akcepta viņiem. Tā kā tas ir arī tāds. Agrāk Ivars Cīrulis rīkoja Gold Barbell sacensības. Tas bija priekš Latvijas līmeņa perfekti. Tur bija šovs, viss bija kārtībā. Savācās stiprākie no Latvijas, bieži vien bija Igauni, Lietuva, kaut kādā atceros bija atbraukuši vēl no Baltkrievijas, vienreiz bija atbraukuši cilvēki, jā. Tas bija šovs, bet kaut kā panika arī tas viss. Panika tas sports uz tiem lieliem rezultātiem visiem. Visi palika vecāki, jaunie īsti vietā nenāca, un tagad ir jaunieši kaut kādi, bet tur vēl, lai tiktu līdz tādiem rezultātiem, tas ir ilgi vēl dikti jāgaida. Nu jā, tad viss vēl ir priekšā. Jā. Cerams, ka sports, teiksim tā, turpinās attīstīties. Jā. Un rezultāti būs, un rekordi būs. Tā, varbūt, es domāju, ka mēs jau tuvojamies noslēgumam. Varbūt ir, es nezinu, kādi vārdi, kaut kas, ko vēlēs pateikt klausītājiem, īpaši varbūt jaunākai paaudzei, jaunajiem sportistiem, noteikti kāds padoms, ieteikums. Jā, ja jūs uzstādat mērķi sev jau nepadodaties, noteikti būs kritieni, neveiksmes kaut kādas, bet ejiet uz viņu. Mēs esam zaudējuši kaut ko, krituši, teiksim tā, celšies no jauna, bet visiem sanāk. Daudz maz, lielākā daļai sanāk. Ja ir apņemšanās, tad izdosies. Super. Es domāju, ka šīs dienas podcasts ir noslēdzies. Pēter, paldies, ka ieradies. Jā, paldies jums. Tiešām bija prieks dzirdēt, teiksim, atrasties blakus, jā, un runāt ar 14. spēcīgāko benchpresseru pasaulē. Joprojām iespaidīgi. Un jā, tad jau ceru, ka tiksimies treniņos. Un noteikti es pieļauju, ka varam arī kādu, nezinu, Iconfit challenge vai ko tādu kopā organizēt arī nākotnē. Jā. Noteikti būsim regulāri kontaktos. Un jā, paldies, skatītāji! Visu labu! Tā.